ir pilnā operācija uz mēnešu griežamā vilkats. Tas mums pietiek 5 gadus šo apdraudējumu izturēt uz mūsu robežas. Mēs esam pārāk daudz tērējuši tam visam resursu, cilvēku resursu arī, robežsargus un vispārējo, mums jāpieliek punkts. Maksimāli ierobežot nelegālo migrāciju, jo tā ir vērsta pret mums no Krievijas. Organizēts pasākums caur Baltkrieviju. Baltkrievija ir līdzdalībnieks, kas testē mūsu robežu spējas. Šobrīd ir augstākie rādītāji, kādi līdz šim 5 gados ir bijuši. Mūsu robežsargi to drosmīgi cīnās pret to, bet šobrīd ir operācija, kurā iesaistīti militārie spēki, robeža, policija, spēcdienests, visi kopā sadarbojoties mūsu aizsardzības ministram, Meļņkungs kopā ar Dombrovskungu, kas ir iekšlietu ministrs, un krīzes vadības centrs būs koordinējošais kas ir pakļauts zem premjera, ir koordinējušā funkcija, kas šo visu koordinēs, un es savukārt uzraudzīšu no virspuses šo jautājumu. Kā jūs teicat, kas bija konkrētais signāls vai bija kāds konkrēts notikums, kas, piemēram, šo iniciatīvu padarīja par tieši šobrīd pieņemamu? Elementāri. Mēs esam 22 miljonus eiro iztērējuši pa virsu tam, kas normālai robežu kontrolē. Mēs tērējam to naudu cilvēkspēkā. Mums ir cilvēki noguruši, mums nav pietiekoši arī, mēs nevaram visu laiku noturēt ar cilvēkiem. Kas būs, ja būs krīzes situācija vēl lielāka? Iemesls, lai šī visa operācija beigās panāk to, ka mums nav šo migrāciju vai līdz minimumam, un mēs iesaistam tehniskus resursus, lai pēc šī mums nebūtu jāatgriežas atpakaļ pie tik liela cilvēku resursu. Bet kā jūs teicat, kā to ir iespējams panākt mēnešu laikā, jo principā šī operācija tā tad ir mēnesis, jā? Vai pēc tās tad jūs redzat garantijas, kas... Šis ir biznes. Šis ir vienlaicīgi arī biznes. Katrs šis migrants ir samaksājis nopietnu naudas summu, te ir iesaistīti organizētā noziedzība, mums ir konkrēti jāsit par transportniekiem, jāsit par atbalstītājiem, un tas ir galvenais. Bez transporta, bez atbalstītājiem nekur tālāk viņi nenonāk. Nav biznesa pamata. Tātad mums ir jāpārtrauc šī ķēde.